Labvakar, un esat sveicināti basketbola draugi. Aldars Altbēle regulārā sezonas straujiem soļiem tuvojas tās pamaturnīra izskaņai, un šobrīd šeit Rīgas Olimpiskajā sporta centrā jau vienai no pēdējām spēlēm gatavojas Latvijas Universitāte un Barons kvartāls komandas. Ar jums kopā būšu es Kārlis Dārznieks, un par tehnisko nodrošinājumu rūpēsies Egīls Balodis. Šodien šī ir otrā Aldars Altbēle spēle. Pirmā spēle jau pirms īsa brīža noslēdzās, un kas to būtu domājis? Liepāja Triobet komanda, kurai ļoti nepieciešams bija uzvars, lai saglabātu reāls iespējas iekļūt izslēgšanas spēlēs. Piedzīvoja zaudējumu biznesa augstskolai Turība, kas arī čempionātu noslēdzošo posmu aizved ļoti veiksmīgi, un to pierādīja arī šodien, sarūpējot sev 11. uzvaru šo sezonu un pārspējot Liepāju ar 92-86. Līdz ar to Liepāja Triobet komandai atliek vairs tikai teorētiskas izredzes tikt izslēgšanas spēlēs. Turklāt jāņem vērā, kad otrdien komanda sagaida ļoti smaga spēle pret Valmieru. Turpretī šodien arī šai spēlē ļoti augsta likme. Šobrīd pēc šī zaudējuma varbūt studentiem, varbūt viņi var nedaudz vairāk uzelpot, tomēr turpināsies ļoti sīva cīņa ar Jelgavas basketbolistiem pa iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Turpretī Barons kvartāls vēl var iekļūt labāko trīniekā. Tiesa, zaudējumi šodien studentiem šo te visdrīzāk lieks, jo Baronam priekšā vēl spēle VF Rīga, kas būs ļoti grūta. Netiek izslēgts, ka Barons varētu arī sarūpēt vēl kādu pārsteigumu, tomēr tad šādā scenārijā visdrīzāk trešo vietu saglabās Valmieras komanda. Lai nu kā, Baronam šī nedēļa bija ļoti smaga. Gan Aldars Altbēle spēles, gan Baltijas basketbola līgas medaļu spēles. Jāpiemina, kad Baronam tomēr neizdevās izcīnīt bronzas medaļas, jo atbildes spēlē nācās atzīt Kalev Kramo komandas pārākumu, un rezultātā komanda palika 4. vietā. Taču tagad viņa var pavisam droši koncentrēties Aldars Altbēle spēlēm, un jau to sāk darīt līdz ar šo maču. Jāpiebilst, ka nesen viņi pārspēja Ventspils basketbolistus savā laukumā būdam pārāk, kas bija otrais panākums pret Ventspilniekiem šajā sezonā. Tā kā arī jāsaka, šīs mača nekāds pārsteigums nevar tikt uzskatīts. Tikmēr šī spēle šeit jau ir sākusies, un iepazīstināšu tad ar komandas sākuma sastāviem. Barons kvartāls komanda spēlu sāk sekojoši. Numur 8 Telers Keins, numur 11 Ilmārs Bergmanis, ar 22. numuru laukumā Dāvas Zonne, numur 34 Artūrs Brūniņš un numur 35 Devidas Duļķis. Turpretī Latvijas Universitāte, numur 6 Mārtus Vītols, numur 7 Rihards Zēbergs, numur 13 Žanis Peiners, numur 14 Mārtiņš Dārģis un numur 33 Harijs Rubenis. Latvijas Universitātē šodien malā ir palikuši Visvalds Bikša, Armāns Kravals un joprojām no traumas ārstējošais Kristaps Dārgais. Turpretī Barons kvartāls spēle aizvada pašā optimālākajā sastāvā. Malā neapģērbies formas tērpā vienīgi Rihards Pāža, kurš nevar spēlē piedalīties, jo ir jau pilns pieteikums, kā arī nedaudz sanāca aprunāties ar spēlētāju. Ir neliela mikrotrauma, tomēr tā viņam neliek spēlēt un piedalīties šajā te mačā. Tomēr spēlētājs ir malā, treneris nolēms viņu pataupīt. Līdz ar to gaidām ļoti grūti cīņu studentiem, jo visi galvenie spēki Barons komandai ir ierindā. Otrais uzbrukums ir studentiem, un Žanis Pēners rezultātu atklāja slam dunk, satricinot ne tikai savu komandu soliņu, bet arī tribīnē sēdošos spēles apmeklētājs Ilmārs Bergmans vada uzbrukumu Barons komandai. Pirmā reāla iespēja arī Baronam gūt punktus. Zone uzbruk no tālantiem līnijas. Nav sekmīgs, tomēr Tēlers Keins pārliecinoši izcīna atliedzošo bumbu. Un tikmēr numurs 35 Devidas Duļķis atklāja rezultātu arī Baronam. Turklāt to dara no tālantiem līnijas, un rezultāts 3-2 Barons kvartāls komandas labā. Vēl viena iepriecinoša žiņa Latvijas Universitātes atbalstītājiem. Kristaps Dārgais šodien bija arī apģērbies sportērpā, un vienu brīdi iesildījās arī kopā ar komandu. Protams, spēlē viņš jau nav gatavs, tomēr tā ir pozitīva zīme un netiek izslēgts, kad kādā no nākošajiem mačiem redzēsim arī Dārgo laukumā. Pavisam nemanot, Barons kvartāls komanda jau ir nopelnījusi 4 komandas piezīmes.
Līdz ar to jau pirmajā spēles minūtē sasniegt piezīmi normu, tikmēr Žans Pēners turpina vākt punktus savam kontam un komandas kontam un jau 5-3 Latvijas Universitātes labā. Visi 5 punkti Žaņa Pēnera kontā. Līdz šīm komandas tikušās 3 reizes, un šī ir regulārā turnīra abu komandu pēdējā tikšanās reize, un netiek arī izslēgta iespēja, ka tieši šīs komandas varētu tikties izslēgšanas spēlēs. Tomēr par to ir domāt un runāt pāragri, jo līdz regulārā turnīra beigām Latvijas Universitātei 3 spēles, Barons Kvartāls komandai 4, tā kā situācija tabulā var arī vēl krasi sagrozīties. Pirmo savstarpējo spēli, kas notika Rīgas Olimpiskajā centrā, uzvarēja Latvijas Universitāte 67-57. Tiesa, tas notika vēl pirms Barons pastiprinājas tādu spēlētāju kā Taylor Keina, pēc kura ierašanās komandas sastāvā spēle Baronam ievērojami uzlabojās, un tad redzējām arī, kad Barons piedzīvoja vienu no ilgākajām bezzaudējumu sērijām starp visām komandām. Varbūt neliels izņēmums VF Rīga, tiesa. Ļoti atzīstams sniegumu demonstrēja Barons, kas ātri no pēdējām pozīcijām pakāpās uz turnīra augšgalu un lika ar saviem rēķināties pilnīgi visām pretiniecēm. Un seko arī 5. piezīme Barons komandai. Nospēlēs tikai 2 minūtes un 10 sekundes un seko 2 sodu metieni, un tos izpildīs Harijs Rubens. Paturpinot abu komandu savstarpējām spēlēm. Otro spēli ļoti sīvā cīņā īsti pirms Ziemassvētkiem uzvarēja Barons Kvartāls 73-70, taču otrā apļa spēlē, kas risinājās Hanzas vidusskolas sporta zālē, jau nedaudz pārliecinošāk uzvar ar +13 izcīnīja Barons komandu, un šobrīd abu komandu savstarpējā bilancē +7 Baronam, tā kā studentiem ir diezgan reāls iespējas arī šodien pirmkārt jau izlīdzināt zaudēto uzvarēto spēļu bilanci pret Baronu. Un vēl viens faktors arī, kad viņi var izcīnīt arī pozitīvu bilanci. Tiesa, kā izskatās tabulā, tas īpaši neko nenozīmēs nevienai ne otrai komandai. Drīzāk savstarpējā bilance var būt svarīga Latvijas Universitātei un Jelgavas komandai, taču par to nedaudz vēlāk. Vakar jelgavnieki zaudēja Valmierai -2, kas īstenībā varēja būt diezgan plats solis pretī jelgavniekiem play-off spēlēm, jo savstarpējās spēlēs jelgavniekiem pret Latvijas Universitāti, ja nemaldos, ir +16. Tā kā, ja gadījumā būs izšķirošais faktors tieši šis rādītājs savstarpējās spēles, tad jelgavnieki ir pusolīti tuvāk izslēgšanas spēlēm. Tomēr līdz tam vēl ir jānospēlē, un tad jau redzēsim, vai šim rādītājiem būs tikpat liela vērtība, kā par to var spriest tagad. Pēners realizē metiens. 8-5 rezultātu tablā, taču otrā laukuma galā Taylors Keins atbild ar metienu groza apakšu un samazina rezultātu starpību līdz 1 punktam. Tieši 3 minūtes spēlēts pirmajā ceturdaļā. Neliela pauzīt, Mārcis Vītols sašņorē botu un bumbu laukumā no sāna līnijas ievadīs Žans Pēners. Neizdodas skaisti saspēlēties studentiem, un Mārcis Vītols pārkāp noteikumus pret Džamāru Diksu un nopelna savu pirmo personīgo piezīmi. Pustālais metiens Baroniem neprecīzi, tomēr bumbu izcīna Gulbis, viens no komandas līderiem, kurš arī šobrīd ir rezultatīvākais spēlētājs. Skatāmies Alders LBL video rādītāju visās spēlēs, 19,2 punktu šiem spēlētājiem. Pretējos ierakumos labākais rādītājs Žanim Pēneram, kuram joprojām 20 punkti vidē spēlē, kas ir patiešām augsts rādītājs, un pateicoties lieliskām spēlēm martā, Žanis Pēners otro reizi šajā sezonā ir nopelnījis mēneša labākā spēlētāja titulu. Šo sezonu Žanis ir pirmais un vienīgais spēlētājs, kuram ir 2 tituli kā mēneša labākajiem spēlētājiem. Pirmais bija čempionāta pirmajā mēnesī,
proti oktobrī, un šīs ir otrais. Žaņa sveikšana notiks Latvijas Universitātes nākošajā spēlē, kas notiks trešdien Mārupē, kad studentiem pretī stāsies citu studentu komanda, proti biznesa augstskola Turība. Tikmēr Barāns komanda jau izvirsījusies vadībā. Nekļūdās studenti arī šajā uzbrukumā, un redzēsim, vai Baroniem izdosies vēl jau vairāk palielināt rezultātus tablo. Mētrei nāca laukumā numur 13. Saspēlējas, un Diks gūs 2 punktus no groza apakš. Līdz ar to +3 Barons kvartāls komandai. Skaisti atrod Žanis Pēners, kā arī Rubeni, un 2 punkti krīt Baronu grozā, samazinot rezultātu līdz -1. 4 minūtes un 30 sekundes spēlēs pirmajā ceturtdaļā, aizraujoši iesākusies šī spēle, daudz punktu galvenokārt no groza apakš, tomēr neizpaliek arī precīzi punktu no talantiem līnijas. Šīs gan skaitās 2 punktu vērtē, Salvi metrs metiens, un +3 atkal Baroniem. Mārcītos dodās groza apakš, nešķirās pa metienu, noteikti, ka būtu sekojis bloks, pretī 2 gari pretspēlētāji, sekoja piespēle, tomēr kļūda, un bumba pienāksies Barons kvartāls komandai. Maiņa Baroniem laukumā dodas numur 9 Andris Epners, un maiņa arī Latvijas Universitātē. Pirmo reizi spēlē iesaistās Klaus Strāzdiņš, nomainījis tiek Žanis Pēners. Un uzbrukums Barons komandai. Kļūdās metru piespēlē, Gulbis neuzņēma piespēli, ātrs pret uzbrukums studentiem, un Mārcītos piespēlē droši Klaus Strāzdiņam, kurš tikko kā devās laukumā un palīdz savai komandai ar punktu bagāžu. Redzam, Mārcītos prasa maiņu, un tā arī sekos pirmo reizi spēlē dots numur 4 Kristaps Brigmans. Diks saspēlē Sepneru. Nav precīzi talentiens, un jau jauns uzbrukums Latvijas Universitātei. Strāzdiņš. Pēners izpild tālu talentienu, tas nav sekmīgs, un arī neizdodās kolēģiem pacīnīties par atlaicošo bumbu. Diks ar spēlē pat arī Rubeni, piespēlē metram. Tālāk jau Keins zem groza, un noteikuma pārkāpums, ja nemaldos, Kristaps Brigmans nopelna savu pirmo personīgo piezīmi, kas komandai jau ir 4. piezīme. Tātad arī Latvijas Universitāte sasniegusi piezīmu normu. Un katrs nākošais pārkāpums sekos soda metiens. Diks spēlē pats, saspēlē savu mētāju, ko Gulbis. Un veiksmīgi Mārs Gulbis gūs 2 punktus ar sodu. Pateicoties ievērojumu augumu pārsvaram, izdevās viegli tikt garām saviem pretspēlētājiem un pie tam izprovicēt uz noteikumu pārkāpumu, un Kristaps Brigmans nopelna savu 2. personīgo piezīmi. Arī šodien spēlē neizpaliek Latvijas Universitātes karsēmētiņu centieni. Neļauj pretiniekiem gūt sodmetiens ar plakātiem un saukļiem. Tas arī izdodas, jo Mārs Gulbis kļūdās un šo te bonus punktiņu nerealizē. Rubens nonāca pret Garo Rozīti, kurš arī tikko kā iesaistījās spēlē numur 15 Barons kvartāls komandas rindās, un tieši Rozīšu produktīvā darbība aizsardzībā palīdz negūt vēl 2 punktus Latvijas Universitātei un nodrošināt savai komandai jaunu uzbrukumu. Māris Gulbis ar bumbu. Piespēlēt Diksam.
Un noteikumu pārkāpums seko Mātiņam Dārģim. Nedaudz neapmierinātība izrāda Latvijas Universitātes galvenais treneris Artūrs Visockas Rubens. Pa bumbu cīnījies gan Mātiņš Dārģis, gan izteiktais aizsardzības spēlētājs Rihards Zēbergs. Tomēr neizdevās bez noteikumu pārkāpuma atbruņot Diksru, un spēlētājs jau stājies uz sodmetienu līnijas, lai gūtu punktus no šīs te pozīcijas. Pirmais metiens ir sekmīgs. Un arī otrs metiens krīt grozā. Strāziņš tālties no sekmīgs, tomēr pa bumbu veiksmīgi pacīnās Rihards Zēbergs, nodrošinot savai komandai jaunu uzbrukumu. -5 studentiem, un, lai palikt spēlē, būtu nepieciešams gūt punkts tieši arī šajā brīdī. Tas arī Harijam Rubenim izdos no tālantiem līnijas. Un jāsaka, ka lūzums var notikt jebkurā brīdī, kad Barons Kvartāls pavisam nevar tur atrauties, un tieši pret šo komandu studentiem var būt ļoti problemātiski atkal atgūties un pacīnīties par uzvaru, kā to studenti bieži pierāda pret citām komandām. Sekos maiņas abās komandās. Baroniem laukuma atgriež Tailers Keins, nomainīts tiek Rozīts. Neizpratnē par to, kāpēc viņš tiek nomainīts. Neliela vārda apmaiņa ar komandas galveno treneru Mārtiņu Gulbi. Turpretī Latvijas Universitātei laukuma atgriež Niks Saknīts. Atvainojas laukuma atgriež Žanis Pēners, un pirmoreiz spēlē iesaistās Niks Saknīts, numur 24. Saules Mēta kļūdā savā pirmajā sodmetienā, taču otrs metiens ar diezgan augstu trajektoriju ir precīzi, atjaunojot +3 Baroniem. Saknīts izspēlē Brigmanim. Pēners izšķirās pa tālantiem, tas nedaudz par īsu, un bumbu pārliecinoši izcīnē Epners, un jauns uzbrukums Baroniem. Mētra. Veiksmīgi piespēlē Gulbim. Gulbis atspēlē atpakaļ Mētram, seko tālanties, tas nav sekmīgs, un bumbu Latvijas Universitātei. Pēners pasišķirās pa gājienu uz groza apakšu un gūs 2 punktus ar sodu. Pēc Rihards Kristaps Brigmaņa piespēles. Nomānīja pretspēlētājs Pēners, rādot, ka dos tālāk piespēle uz otru malu, kur jau bija Strāzdiņš, tomēr tā nenotika, un pašam komandas kapteinim izdevās gūt 2 punktus. Turklāt precīzi sodmetienu gadījumā rezultāts būs neizšķirts. Tā šoreiz nav, tomēr neveiksmīgi pa bumbu cīnās Sepners. It kā jau to bija savāds, pretspēlētāji īsti nebija, taču nenotur viņš to laukumu robežās, un uzbrukums Latvijas Universitātei. 1 minūte un 48 sekundes jāspēlē vēl pirmajā ceturtdaļā. Pēners. Pats izpilda ārkārtīgi sarežģītu metienu, tomēr arī pats izcīna atlaicošo bumbu. Brigmans iestrēgst starp gariem pretspēlētājiem, varbūt cerēja uz sodu, tā nav. Un bloks otrā laukuma galā. Strāzdiņam tomēr 2 punktu skaitās. Neizpratnē spēlētājs. Tiesnesē rāda savu varenību, apklusina Strāzdiņu. Bija dzirdams, kā viņš to dara, varbūt tajā kulturālākajā veidā, neļauj jauniem spēlētājiem tā teikt kāp sev uz galvas, neuztur kritiku. Iespējams arī tiesnesē nekļūdījās, tomēr šī tik asi reaģēt pret spēlētāju protestiem var arī ļoti ātri uzvilkt. Spēlētājs, kas tā jau iekarstu šajā svarīgajā mačā, un šādā veidā var zust arī spēles kontroli, sākoties vairākām rūpībām un cita veida izpausmē. Tomēr sekmīgs uzbrukums Baroniem, un uz rezultātu tablo +5, kad jau aizritē noslēdzošā minūte pirmajā ceturtdaļā. Brigmans kļūdās, tomēr kļūtā nav.
Seko noteikuma pārkāpums Džamāram Diksam. Un Diksam tā ir pirmā personīgā piezīme. Maiņa metru tiek nomainīts, laukumā atgriež numur 35 Davidas Duļkis. Brīgmans realizē piešķirto sodmetienu. Taču otrs metiens nav sekmīgs un neizdodās Latvijas Universitātes laukumā esošajam un garākajam spēlētājam Nikam Saknītim pacīnīties par atlisošo bumbu, līdz ar to uzbrukums Barons komandai. Gulbis tiek garām pretspēlētājiem, piespēlē Tayloram Keinam un bumbu saglabā Latvijas Universitāte. Neatvainojas Barons kvartāls, bumbu saglabā. Seko kārtējie protesti tiesnešu virzienā, arī šoreiz spēlētāji ātri tiek apklusināti, tā teikt, un Barons var bumbu ievadīt spēlē no gala līnijas. Nesakmīgs metiens Baroniem un pēdējais uzbrukums šajā ceturdaļā pieder Latvijas Universitātei un Žanis Pēnes ar bumbu paredzams, kad iespējams spēlēs pats. 4 sekundes, Seko talentiens, nav tas sekmīgs, neizdodas izcīnīt bumbu Latvijas Universitātei un spēles pirmā ceturdaļa noslēgusies. Rezultāts 18-22 Barons kvartāls komandas labā. Paskaties, ko tu izdarīji. Normans Mucenieks, esmu kompānijas X-Power tirniecības vadītājs. X-Power kompānija nodarbojas ar dievskaitu pārtikas un uztur bagātinātāju tirniecību Latvijā jau 2 gadus. Mēs esam par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, tāpēc regulāri organizējam sporta sacensības un atbalstam Latvijas atlētus. Meklējiet mūs Rīgā, Brīvības ielā 106. Sīkāk informāciju varat atrast X-Power LV mājaslapā. Noslēdzies pirmais mazais pārtraukums šajā spēlē. 18-22 vadībā Barons kvartāls komanda. Šobrīd Barona rindās rezultatīvākais ar 6 punktiem ir Mārs Gulbis. Turpretī Latvijas Universitātei komandas kapteiņš Žanis Pēners jau ir sakrājis 9 punktus. Līdz ar to būtams pārliecinošais spēles rezultatīvākais spēlētājs. Pirmais uzbrukums šajā ceturdaļā pieder Baroniem. Pieminēties Gulbis ar bumbu. Izpild pustālo metienu nav sekmīgs un bumbu pārliecinoši izcīna Klaus Strasdiņš un var nodrošināt jau uzbrukumu savējiem. Pēners sekoja asu piespēli uz groza apakšu Saknītim, tomēr bumbu netika uztverta. Mītols piespēlē Dārģim, atkal Saknīs ar bumbu, izpild pustālo metienu un Niksis sekmīgs, sabazinot rezultātu starpību līdz 2 punktiem. Un Taylors Keins ar slam dunk atjauno +4 savai komandai un
sagādā pozitīvas emocijas savas komandas soliņam, jo, kā izskatās, Barons Kvartāls komandas līdzjūtēji tribīnēs, ja ir, tad ļoti maz, principā nemanāmi, jo nekādas ovācijas pēc šī bumbas trieciena grozā neskanē. Tomēr kļūdās, studenti bumbu saglabā, tomēr nesaglabā. Duļģis viens pret grozu un kārtējais skaistais trieciens grozā no augšas Barona izpildījumā un jau +6 Barons Kvartāls komandai. Darģis izpild talantiem, tas nav sekmīgs un nav neviena studenti, kurš varētu pacīnīties par šo bumbu, un redzēsim, vai Baroniem izdosies turpināt audzēt pārsvaru. Kļūdās arī Baroni. Un sekos spēlētāja maiņa viesu komandas rindās. Dāvis Zone jau ir apsēdies uz maiņu soliņa un gatavs atgriezties laukumā. Nomaiņas tiek Mārs Gulbs. Uzbrukums Latvijas Universitātei. Nesekmīgs talantiem Žanim Pēneram. Un ātrs pēturkums Baronim saspēle un Pēners centās patraucēt Keinam triekbumbu grozā no augšas. Tomēr Keinam izdodās bumbu dabūt grozā, turklāt ar pārkāpumu. Sarūpē pirmo personīgo piezīmi Pēneram un tikmēr pirmais minūtes pārtraukums šajā spēlē un to pieprasa Artūrs Visockis Rūbens. Jūsu uzmanībai Latvijas Universitātes karsaimētiem priekšnesums. +8 Barons Kvartāls komandai un Tēleram Keinam izdodas gūt arī +9. Līdz ar to sarūpēt lielāko pārsvaru šajā spēlē. Un tas ir viesi komandai. Uzbrukums Latvijas Universitātei. Minūtes pārtraukuma augstostoņos gāja pie Latvijas Universitātes soliņa. Redzēsim, vai spēlētāji būs sapurināti. Pēc galvenā trenera runas neizdodās Baroniem noturēt bumbu spēlēm. Līdz ar to auts Latvijas Universitātei. Strāzdiņš izpild pustālo metienu. Ir precīzi un jau ātri pārēj Baroniem uzbrukumā. Duļģis piespēlē Keinam un arī šoreiz 2 punktu ar sodu. Tie gūti studentu grozā. Mārcītos pauc uz dēļiem, tomēr izstāsta, ka nav nekas nopietns. Un spēlētāja maiņa Barons Kvartāls komandai. Ar numuru 7 pirmoreiz spēlē dodas Nauris Miezis un tomēr Māsa Vītolam pārsis tāds. Ļoti uzvilcies ir Latvijas Universitātes galvenais treneris. Jā, augstos toņos ir šeit. Tiesnesis cenšas nomierināt iekaršo treneri. Iespējams protesti ir pamatoti, jo par šādu
Asakeina uzbrukuma nesako, nekādi pārkāpumi. Īsti neredzēja, vai Mārtis atcitās pret, teiksim, pret galvu Elkoni vai pret Grīdu. Tomēr uzvats ir pārsistu. Redzēsim, vai spēlētājs varēs vēl šodien turpināt spēli. Tomēr, ja nebūs jāšur, tad visdrīzāk tā arī būs. Tikmēr Keins realizē arī sodmetienu un jau panāk +10 Barons Kvartāls komandai. Armands Sošiņš ir devies pirmoreiz spēlē laukumā. Piespēlē Dārģim, metiens nesakmīgs, tomēr ciņa pa bumbu turpinās un Strāzdiņš bija ieķēries bumbā, kura bija pie Keina un izdodās panākt strīdu bumbu. Keins uzslavē savu Sansens, kurš ar viņu neveidījās cīnīties par šo bumbu un auds būs Latvijas universitātei. Pēners izpild talantienu, nav sekmīgs un neizdodās arī studentiem šoreiz izcīnīt atlecošo bumbu. Tomēr ļoti enerģiski Latvijas universitātes spēlētāji dodas pakaļ visām bumbām, nebaidās no auguma pārsvaru, kā tas bija arī pret Jēkabpils komandu, ar kuru komanda aizdīja pēdējo spēli. Tas bija tieši pirms 2 nedēļām, un ja šo rezultātu drīkst uzskatīt par sagrāvu, tad studenti bija pārāki ar 94-71, tātad +23, tomēr redzam laukumā Barons Kvartāls turpina audzēt pārsvaru, un tas sasniedz jau +12. Un Armands Sošiņš droši devās grozā apakšu un izprojicēja pretspēlētāju uz noteikumu pārkāpumu. Epners nopelna piezīmi un seko arī uzreiz maiņa. Atus Brūničs un Cāls Mētra dodas laukumā, nomainīt tiek Duļķis un Epners. Un otrajā ceturdaļā ir spēlēts tieši 4 minūtes. Ar pirmo sekmīgo sodmetienu šajā spēlē izceļās Armands Sošiņš. Otrs metiens tomēr līdos secen un uzbrukums Barons Kvartāls komandai. Joprojām Latvijas universitātes medicīniskais personāls aprūpē Mārtis Vītolu, kurš ir guļus dēļiem. Uzreiz aiz Barons Kvartāls komandas soliņa turpat palika, lai savērst kārtībā šo aci, apturēt asiņošanu. Nu, cerēsim, ka Mārcim tiešām nebūs nekas nopietns, un jau šodien pat mēs vēl viņu redzēsim laukumā. Keins jau kārtējo reizi šajā spēlē stājas sodmetienu līnijas, un arī šoreiz turpina būt sekmīgs, palielinot Barons pārsvaru līdz +12. Un ar sekmīgu metienu panāk arī +13. Kārtējo reizi labojot pārsvaru rekordu šajā mačā un jau ļoti komfortabli panākot savai komandai, un redzēsim, vai studentiem izdosies līdz ceturtdaļas beigām kaut ko vēl labot. Tikmēr Epners ļoti eleganti apspēlē pie laukuma centra Žani Pēneru. Izlēma faktiski gar pašu maliņu, kad likās, ka spēlētāji nav kur likties, tomēr saglabā bumbu laukumā, tomēr metiens grozā neseko. Līdz ar to skaistā epizode laukuma vidusdaļā nedaudz aizēnojas un jauns uzbrukums Latvijas universitātei. Arī Rubens izpild talantienu, šoreiz nav sekmīgs, tomēr studentiem izdodas izcīnīt bumbu. Strāzdiņš pasito komandas kapteinim Pēneram, kurš dodās grozā apakšu un ar caurgājienu gūs 2 punktus, samazinot rezultātu starpību uz tablo. 25-36 Barons Kvartāls komandas labā. 4 minūtes un 50 sekundes atlisko spēlēt šajā puslaikā. Brūniņš izpild talantienu un turpina darīt to, ko spēlētājs ļoti veiksmīgi darīja pret Ventspils komandu, proti realizēja šos te metienus no tālās distances, kas principā izšķīra mača likteni, nevienu brīdi neļaujot Ventspilniekiem pietuvoties. Tomēr otrā laukuma galā ar to pašu atbild Klaus Strāzdiņš, kurš arī ļoti teicams talantienu izpildītājs. Vēl tāds ir arī Niks Saknīs, kurš šobrīd gan nav laukumā.
arī Latvijas Universitātei bieži palīdz ar saviem precīziem metieniem. Un seko maiņas abās komandās. Barons Kvartāls komandai laukumā atgriež Gulbis un Dīgs. Un savukārt Latvijas Universitātei pirmo reizi laukumā dodas numur 10 Pēters Rēķis. Mārts Sītovs atgriež pie komandas soliņa. Ir apsaitēt galvu un ar ledu pie pieres. Līdz ar to trieciens acīm redzot bijis visai spēcīgs. Un šobrīd gan neizskatās, ka Mārts ir gatavs atgriezties spēlē. Varbūt tas notiks spēles otrā puslaika. Taču Armāns Ošiņš aktīvi pacīnās zem Barons Groza. Un neskatoties uz garo auguma pārspēku no pretinieku puses gūs 2 punktus Latvijas Universitātei. Nostaigāts Tēleram Keinam. Keins neprotestē, tik pasmaid par šo un tiek arī uzreiz nomainīts. Jēkabs Rodzīs atgriež laukumā. Tā kā reizam Barons Kvartāls komandai ar garo galvu nav nekāda problēma. Ko noteikti nevar teikt par Latvijas Universitāti, kas jau visu sezonu aizved bez izteikti centra spēlētāju. Šīs te funkcijas pilda komandas pamatā 4. numuri. Tās ir Dārģis, Rūbenis, Saknīts. Tas pats arī Dārgais. Otrs metiens nav sekmīgs. Pirmo metienu šajā spēlē izpildīja Pēters Rēķis. Un ātrs priekšlikums Baroniem neizdodās Gulbim gūt 2 punktus ar šo, tomēr noteikumu pārkāpums sekoja. Un Žānis Pēners tiek pie otrās personīgās piezīmes. 3 minūtes un 20 sekundes atlieko spēlēt šajā ceturdaļā spēles pirmajā puslaikā. Un reizēm laukumā atgriež arī numur 35 Devidas Duļķis. Ilgi gatavojas Mārs Gulbis. Un gatavošanās atmaksājās, jo 2 punkti krīt Studentu Grozā. Un arī otrs metiens ir precīzs. Ošiņš kļūdās, neizdodas viņam izspēlēt saviem pārniekiem, ātrs uzbrukums. Un kas pa triecienu grozā no augšas, Devidas Duļķis. Ļoti skaisti triecbumba grozā no augšas un uzreiz seko minūtes pārtraukums Latvijas Universitātei. Plus 15 Baronam un jūsu uzmanībai Latvijas Universitātes karsējmētiņu priekšnesums. Noslēdzies minūtes pārtraukums. Pirmajā laukumā atgriež Barons Kvartāls komandas spēlētāji. Artūrs Sočis Rubens, kurš arī pieprasīja šo minūtes pārtraukumu, nedaudz ilgāk dot norādījumu saviem padotājiem. Un nu jau arī studenti ir gatavi doties laukumā un aizvadīt otrās ceturdaļas pēdējās 3 minūtes un 4 sekundes. Maiņa Latvijas Universitātē laukumā pirmo reizi šajā spēlē dodas Artūrs Lūss, numur 5. Ja nemaldos, nomainīs tikai Harijs Rubens. Un pārējie spēlētāji palikuši laukumā, lai aizvadītu šīs te minūtes. Plus 15 Barons Kvartāls komandai. Ļoti liels pārsvars šobrīd rezultātu tablo. Redzēsim, vai izdosies Latvijas Universitātei šo te pārsvaru samazināt. Rēķis pats laužās grozā apakšu un gūs 2 punktus. Savus pirmos punktus šajā spēlē.
ļoti labi nospēlēja spēlētājs, arī nebaidījās no caurgājiena, kas vien parāda to, ka studenti gatavi cīnīties un nebaidīties no spēcīgā Barons Kvartāls. Protams, arī uzdevi ļoti nepieciešama, lai stabilāk nodrošinātu vietu izslēgšanas spēļu zonā, taču jāsaka, studentiem arī šodien zaudējuma gadījumā cerības netiks zudušas, netiks zaudētas un būs visas iespējas vēl reāli pacīnīties par vietu izslēgšanas spēlēs. Un tad visdrīzāk viss izšķirsies pēdējā regulārā turnīra spēlē, kad 14. aprīlī studenti viesos tiksies Jelgavā pret basketbola klubu Jelgavu. Tikmēr kļūdās no sodmetiena līnijas Barons un uzbrukums Latvijas Universitātei. Rēķis piespēlē Lūsim. Lūsis būdams pret 3 pretspēlētājiem tomēr pamanās gūt 2 punktus un nedaudz, bet tomēr samazina rezultāts tablo. Duļķa meties izsekmīgs. Ļoti veiksmīgi spēlē iegājuši spēlētājs un kopumā jau ir guvis 7 punktus. Atvainojos, šis jau bija 10. punkts, taču Barons Kvartāls rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem ir Taylors Keins. Studentiem 11 punkti Žanim Pēneram un 7 punkti Klaun Strasdiņam. Tāpat tās arī Keinam jau izcēšas atlaicošās bumbas izcīnītas un redzēsim, domāju, ka diezgan drošs spēlētājs arī sasniegs double-double, kā tas bija komandas pēdējā spēlē, kad tika zaudēts bronzas atbildes mačā pret Kalo Kramo, kur Keins izcēlās ar double-double, tikmēr laukumā redzam neizdodās Latvijas Universitātei gūt punktus savā uzbrukumā, un Barons Kvartāls ir iespēja vēl jau vairāk palielināt rezultātus tablo. Minūte 20 sekundes atlisko spēlē šajā ceturdaļā. Nesaglabā bumbu Barons, Brūniņš piespēlē Diksam, izpild pustālo metienu un bumba krīt grozā. Plus 17 viesiem. Rēķis izpild talantiem un ir sekmīgs, jau 5 punkti. Pēterim Rēķim šajā mačā ļoti veiksmīgi iegājas spēlētājs mača gaitā, kas ir ļoti pozitīvi. Ir pirmgadnieks Latvijas Universitātes rindās, līdz šim visveiksmīgāk sastāvā iekļāvies ir Klaus Strasdiņš. Izpelnās arī diezgan ievērojams spēles laiku. Un redzam arī, kad citi spēlētāji neklusē un arī cenšas izkarot savus minūtes ar produktīvu sniegumu laukumā, kā piemēram to šobrīd dara Pēters Rēķis. Noteikuma pārkāpums tiek fiksēts pret Žani Pēneru un maiņa Latvijas Universitātei. Armans Sošiņš tiek nomainīts laukumā. Pirmo reizi šajā spēlē dots numuru 11 Ingars Aizpurs un seko arī minūtes pārtraukums. Un to pieprasa Barons Kvartāls komanda un jūsu uzmanībai Latvijas Universitātes karsē meitenes. Noslēdzies kārsēmētēju priekšsums un noslēdzies arī minūtes pārtraukums. Žanis Pēners jau ieņēmis vietu sodmetienu līnijas, no kurienes lūkos samazināt rezultātu, kas jau ir sasniedzis plus 16 Barons komandai. 33 sekundes atlikuši, ko spēlēt šajā ceturdaļā. Tāds sekos 15 minūšu pārtraukums un komandas atgriezīsies uz spēles trešo ceturdaļu. Tikmēr Žanis Pēners pirmo sodmetienu realizē. Un arī otrs metiens pārliecinoši tiek krīt grozā. Plus 14 Baroniem.
Noteikti. Ar to vēl nekas šajā spēlē netiks izšķirts, un galvenais studentiem būs mača 3. ceturdaļā. Ļoti veiksmīgi iet spēlē, proti samazināt rezultātu starpību, kas ļaus ar vēsu prātu aizdīt spēles noslēdzošo ceturdaļu, līdz ar to mazāk pieņemot pārsteidzīgs lēmums. 9 sekundes līdz spēles beigām, atvainojas ceturdaļas beigām, un seko noteikumu pārkāpumu. Diks nopelna savu otro personīgo piezīmi. Un seko vēl viena maiņa. Barons Kvartāls komandai Tēlers Keins tiek nomainīts. Noteikti, lai pasargā spēlētāju no iespējamām nejaušām piezīmēm. Un pēdējās sekundes 5 Pēnes ar bumbu. Pats izpilst sarežģītu talantienu, nekrīt bumbu grozā un neizdodas partneriem laicīgi izcīnīt atlicošo bumbu. Līdz ar to spēles pirmais puslaiks noslēdzies. Rezultāts 39-53 Barons Kvartāls komandas labā. Ceturtajā maijā stipros skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, gandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies stipros skrējiens LV par stipru Latviju! Boy! What's that? Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu alu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 solus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Aldaris – tradicionāls latviešu alus. Paskaties, ko tu izdarīji. Mucenieks, esmu kompānijas X-Power tirniecības vadītājs. X-Power kompānija nodarbojas ar dietsvērtu pārtikas un uztur bagātinātāju tirniecību Latvijā jau 2 gadus. Mēs esam par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, tāpēc regulāri organizējam sporta sacensības un atbalstam Latvijas atlētus. Meklējiet mūs Rīgā, Brīvības ielā 106. Sīkāk informāciju varat atrast X-Power.lv mājaslapā.
Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu alu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 solus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Aldaris – tradicionāls latviešu alus. Uzmini, kas tās asinis plūst un dūmi kūp, jā? Bet kā lūk, oponenti nopal, mīksti kļūst kā gaļķis, kravalim un zēbim, rubenim un darkiem. Manas asās lirikas īstos tavu ķermeni, kā klasisks caurgājiens caur aizsardzību peineram, un pretinieks nevarēs justies droši, ja laukumā parādās ar man soši. Lēciens augstāks nekā bezdarba līmenis, Kristapam dārgajam lielam fanu mīlulim, kā Džeremijs līdz izglāb Ņujorkas Knicks, to pašu var atkārtot saknītis Knicks. Kulbenē dzimis tīma augstais ierocis, Ingars aizpūs par mačeti iesauktais, precīzāks nekā pulksteņi no Šveices, mācis vītos, tas ir talants, te veiksme. Uzvara no tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viens ir viena komandā, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara no tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viens ir viena komandā, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Agrāk plējos bija Marsā attālumā, tagad tā ir ikdiena, kas vairs nav pārsteigums. Pierādot savus spēkus, viņi spēja gāzt kalnus, liekot pretiniekam aizdomāties par jaunu čempionu. Spēlējot no dienas dienā, ikdienā, slīpējot savu tehniku un izvirzot jauns mērķus. No nedzels studentu komandas, pārtopot par īstiem profesionāļiem un gūstot uzvaras. Īsta komanda, īstas attiecības, patiesi draudi, nekādi draudi, izauguši kopā čaļi no provincēm, nevis lielpilsētu karaļi, kā daži, leģionāru nav, nekādu ārzemnieku, tikai tīras asinis, no Latvijas trenera norādījumi, viņiem ir kā bauši, treniņi kā dievkalpojumi, zāle kā baznīca. Uzvara no tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viens ir viena komandā, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara no tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viens ir viena komandā, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Kad zālē slēdz ārā gaismu un nav neviena, paliek tikai ticība, ka pienāks tā diena, kad beidzot sapņi būs piepildīti un mērķi sasniegti. Bet tev ir jāsaprot, ka svarīgāks par pašu mērķi ir tomēr ceļš. Uzvara no tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viens ir viena komandā, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara no tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viens ir viena komandā, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara no tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viens ir viena komandā, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara
liri, kas īstos tavu ķermeni. Kā klasisks caurgājiens caur aizsardzību peineram, un pretinieks nevarēs justies droši, ja laukumā parādās ar man soši. Lēciens augstāks nekā bezdarba līmenis, Kristapam dārgajam lielam fanu mīlulim, kā Džeremijs līdzīs glāb Ņujorkas Knicks. To pašu var atkārtot saknītis Knicks. Kulbenē dzimis tīma augstais ierocis, Ingars aizprus par mačeti iesauktais, precīzāks nekā pulksteņi no Šveices. Mārcis Vītos, tas ir talants, neveiksme. Uzvara nav tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komanda, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara nav tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komanda, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Agrāk play-offs bija Marsā attālumā, tagad tā ir ikdiena, kas vairs nav pārsteigums. Pierādot savus spēkus, viņi spēja gāzt kalnus, liekot pretiniekam aizdomāties par jaunu čempionu. Spēlējot no dienas dienā ikdienā, slīpējot savu tehniku un izvirzot jauns mērķis. No nedzels studentu komandas, pārtopot par īstiem profesionāļiem un gūstot uzvaras. Īsta komanda, īstas attiecības, patiesi draudi, nekādi draudi, izauguši kopā čaļi no provincēm, nevis lielpilsētu karaļi, kā daži. Leģionāru nav, nekādu ārzemnieku, tikai tīras asinis. No Latvijas trenera norādījumi viņiem ir kā bauši, treniņi kā dievkalpojumi, zāli kā baznīca. Uzvara nav tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komanda, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara nav tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komanda, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Kad zālē slēdz ārā gaismu un nav neviena, paliek tikai ticība, ka pienāks tā diena, kad beidzot sapņi būs piepildīti un mērķi sasniegti. Bet tev ir jāsaprot, ka svarīgāks par pašu mērķi ir tomēr ceļš. Uzvara nav tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komanda, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara nav tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komanda, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara nav tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komanda, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Uzvara nav tam, kuram medaļa kaklā, uzvara ir tam, kurš mīl to, ko dara. Viena sirds, viena komanda, visi saviem spēkiem panākumi nāks. Esam atpakaļ Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, kur šodien norisinās Aldars Latvijas basketbola līgas spēle starp Barons Kvartāls un laukuma saimniekiem Latvijas Universitātes komandu. Šobrīd rezultāts uz tablo 39 Latvijas Universitātei un 53 Barons Kvartāls komandai. Redzam, Mārcis Vītols tomēr atgriezies laukumā. Kas neredzēja, pastāstīšu, kad spēles otrajā ceturdaļā pēc sadursmes ar Tayleru Keinu Vītols guva nelielu traumu, proti tika pārsista uzacs. Bija daudz asiņu, tomēr pārkāpums tomēr sekoja tikai Vītolam. Tajā brīdī Keins nopelna 2+1 un Vītols vairs spēli tajā brīdī turpināt nevarēja, taču redzam, ka komandas personāls ļoti veiksmīgi ir nobentējuši Mārsim galvu un spēlētājs ir atgriezies laukumā, lai palīdzētu savai komandai cīņā pret spēcīgo Barons komandu, kas arī to savu pārspēku apliecina uz rezultātu tablo, esot vadībā ar +14.
Pirmais pārkāpums šajā ceturdaļā seko Barons komandai, atvainojas Latvijas Universitātes komandai, un pirmais sodu metiens ir Tēleram Keinam, un redzam pēc ilgāka pārtraukuma arī Keins kļūdās uz sodu metienu līnijas. Otrs metiens gan ir precīzi. Un Keins kopā jau ir guvis 19 punktus un ir absolūti rezultatīvākais šīs spēles dalībnieks. Otrs tāds ir Žanis Pēners ar 13 punktiem un pretējos ierakumos 10 punktus ir guvis Devītas Duļķis. Latvijas Universitātē šīs uzbrukums nav sekmīgs un Ilmārs Bergmans ved savu komandu pretī kārtiem punktiem. Tomēr kļūdās veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Rikards Zēbergs un izprojicē Duļķu uz noteikumu pārkāpumu. Puslaika pārtraukumā risinājās ne tikai Aldars Latvijas basketbola līgas un Škoda ierastais metienu konkurss, bet bija arī citi Latvijas Universitātes sarūpēt konkursi. Tikmēr skaista epizoda laukumā, proti vispirms Žanis Pēners kļūdās piespēlēt precīzi bumbu pretspēlētājiem, ja nemaldos Duļķim, bet tomēr pats arī bumbu noslaukt, tā teikt, no stīpas pēc tam, kad pretinieks bija izpildījis neprecīzi metienu un jau jauns uzbrukums studentiem. Jā, iesākot puslaika pārtraukumu. Aldar konkursā no Latvijas Universitātes pēdējā iespējā kvalificēties lielajam finālam. To izdarīja uzreiz divi dalībnieki. Un piedevām pirmo sodu metiens realizēja 4 no 5. Un pamatot bija cerības, kad ļoti daudzi finālisti piepulcēsies tājam Brankajam Pulciņam, tomēr ne, beigās 2, kas atkārtoja arī precīzi sodu metienu 2. piegājienā un iekļuva lielajā finālā. Un uzreiz pēc tam sekoja arī Latvijas Universitātes konkurss sadarbībā ar Solāriju studēja Adrenalina 10, un kurā piedalījās tikai meitenes un varēja iegūt vērtīgas balvas, ko bija sarūpējuši šī Solārija studija. Tikmēr Latvijas Universitāte turpina savu uzbrukumu. Un seko noteikumu pārkāpums Tēleram Keinam, tiesnes rāda. Keins ir pieturējis savu pretspēlētāju un Barons Kvartāls komandas centram šī jau ir 3. personīgā piezīme, kas varbūt arī jau signāls, kad varbūt spēlētājs būtu jāpietaupa, jo uzreiz arī soliņi ir arī tāds spēlētājs kā Jēkabs Rozīts, kurš šobrīd ir bez piezīmēm, arī ievērojami mazāk spēles laiku. Un manis piesaukts arī Rozīts tūlīt pat dosies laukumā un nomaina Keinu. Skaisti atrod Brūniņš Duļķu un 2 punkti kārtējo reizi šī te leģionāra izpildījumā ar slam danku. Danki seko abu komandu grozos, un tomēr vairāk šodien ar tādiem izceļās tieši Barons Kvartāls spēlētāji, lai gan arī pieras, kad Latvijas Universitātes studenti demonstrē savu jaunību un diezgan regulāri priecē skatītājs ar skaistiem bumbu triecieniem grozā no augšu. Divu sodu metieni Žanim Pēneram. Pirmo metienu Pēners realizē samazinot savas komandas deficītu līdz 18, nu jau arī līdz 17 punktiem. Tātad Barons Kvartāls ļoti veiksmīgi iesākuši spēles 3. ceturdaļu. Un arī šobrīd redzam neizpratnē Barons. Un tomēr bumba pienākas, jā, tieši arī Barons tomēr saglabā bumbu. Īsti neredzēja, kas notika laukumā, vai tiesneši savā starpā nesapratās, vai vienkārši spēlētāji nezirdēja vai neredzēja tiesneši. Lai nu kā Barons dos rukumā Mārsītos aktīvi spēlē pret Diksu. Un arī
Barons komandai nepietiek ar 8 sekundēm, lai šķērsotu centra līniju, līdz ar to Mārča Vitola aktīvais presings atmaksājas ar iegūt uzbrukumu savai komandai. Neizprovicē pretinieks noteikumu pārkāpumu Rihards Zēbers, bumbu Latvijas Universitātes saglabā, Peiners, eleganti piespēlē Harijam Rubenim, arī Rubens centās izpildīt elegantu metienu, tas nebija sekmīgs, tomēr pirmais pie bumbas bija Rihards Zēbers un gūs 2 punktus Latvijas Universitātei. Uzbrukums Baronam, un noteikumu pārkāpums seko Rihardam Zēbergam. Ļoti cieši spēlē spēlētājiem pat otru, un rezultātā šo mikroduelu uzvar Džamārs Diks. Mētrējot bumbu laukumā no sāna līnijas, Brūniņš. Guls piespēlē Diksam. Kļūdās Diks, uzbrukums Latvijas Universitātei, Vītols saspēlēs ar pārnieku, un Harijs Rumers ar skaistu triecienu grozā no augšas samazināja rezultātu starpību līdz -13 savai komandai. Ļoti ātri Latvijas Universitāte gūs 6 bezatbildes punktus un tiek pieprasīts minūtes pārtraukums Barons Kvartāls komandai. Noslēdzies minūtes pārtraukums. Mārtiņš Gulbis centās ar šo te minūtes pārtraukumu apturēt studentu ieskrējienu. Nekādus dižos norādījumus no šejienes skatoties viņš saviem spēlētājiem nedeva, kā vien centās nobremzēt studentu ieskrējienu. Neizdodās Rihardam Zēbergam realizēt tālmtienu. Tas būtu jau samazinājis rezultātu starpību līdz 10 punktu robežai. Un, kā zinām, 10 punktus vēl jāspēlētām 16 minūtēm, pavisam noteikti nav nekas. Taču šajā brīdī Zēbergs izpelnās personīgo piezīmi, kas spēlētājiem kopumā jau ir 4. piezīme. Mārtiņš Gulbis jau stājas sodmetienu līnijas. Pēc ilgas gatavošanās arī šoreiz ir precīzi. Katram spēlētājam individuāli šīs te sagatavošanās rituāls pirms sodmetieniem. Citi to dara ātri un ar vēstu prātu, kā teiksim Žans Peiners. Mārtiņš Gulbis tu pretī vienmēr kārtīgi sagatavojas pirms izpildu savu mēģinājumu. Un redzam, ka tas spēlētājiem pavisam noteikti nes augļus, jo tiek gūti kārtējie punkti. Aktuāli Žaņa Peinera piespēle neskatoties uz pretējo laukumu pusi Mārcim Vitolam. Tomēr Vitolam neizdodās gūt 2 punktus no pustālās distances un ātrs uzbrukums Baroniem. Brūniņš iespēlē Rozīti, Rozīs tālāk Diksam. Un seko nostaigāts Džamājam Diksam. Un sekos arī 2 spēlētāju maiņas. Andris Sepners un Tailers Keins ir gatavi atgriezties laukumā. Nomainīt tiek Jākabs Rozīts un Artūrs Brūniņš. Peiners tālu piespēlē Rihardam Zēbergam. Seko pustālais metiens un šis metiens ir sekmīgs. Līdz ar to studenti vairs neļauj Baroniem
atrauties vairāk kā 13 punktu robežās, tomēr šādi te turpinot līdz spēles beigām, pēc tam noteikti uzvaru nevarēs tikt gūta. Tādēļ studenti lūkos atlikušajās minūtēs nospēlēt, koncentrēt, kas arī izdod šajā epizodē aizsardzībā, kad veiksmīgs moments Rikardam Zēbergam un otrā laukuma galā 3 punkti krīt Barona grozā un vairs tikai 10 punktu robeža. Atgādināšu, kad pirms 2 minūtēm aptuveni, ka bija spēlēs 3 minūtes šajā ceturtdaļā. Latvijas Universitāte bija iedzinējis ar -19, taču nu jau ir -10 un jauns uzbrukums seko studentiem un tiesneši nedaudz saspriedīs, tomēr punkti netiek ieskaitīti. Punkti Čaņpēneram caurgainā netiek skaitīti. Tiesneši tiek izsilpti, ļoti agresīvi. Šobrīd laukumā uzvedas visi apkārtējie, arī Karsē vērtēs svilp. Ļoti emocionāli uzvilkušies ir klātesošie. Nu, tas arī pamatot, jo spēle sāk uzņemt augstas rīmes. Ļoti interesanta. Un pavisam noteikti klātesošie nav. Un nenožēlos ne brīdi, kad ir atnākuši šo spēlē arī kā tā aizritēs atlikušajās 14 minūtēs un 50 sekundēs. Tātad PNS realizē abus sodmetienus un samazina rezultātu starpību līdz 8 punktu robežai. Un šajā uzbrukumā kļūdās Duļķis, tomēr Gulbis veiksmīgi izcīnā atliecošo bumbu un atjauno +10 Baronam, kas tomēr nav tas pārsvars, kas bija vēl pirms neilga laika. Redzēsim, vai studenti turpinās veiksmīgi uzņemt to tempu. Aizpus izpūt talentienu un arī šis metiens studentiem ir sekmīgs, līdz ar to nu jau 7 punktu robežu. Noteikumi pārkāpums seko Kārijam Rubenim. Un Kārijam Rubenim šī ir 5. personīgā piezīme, tātad vienam no Latvijas Universitātes pamatpiesnieku spēlētājiem. Spēle ir jāpārtrauc priekšlaicīgi un jāsaka, ka diezgan ātri, jo līdz spēles pamatlaika beigām ir 14 minūtes un 21 sekundi. Un visam noteikti šī spēlētāja iztrūkums būs jūtams, jo Latvijas Universitātes resursi ir tā jau visai ierobežoti. Ne tikmēr Māris Gulbis veiksmīgi realizē pirmo sodu metienu, ko viņš nopelnīja, izprovocējot Rubenes piezīmi. Un arī otrs sodu metiens Barons Kvartāls komandas līderim ir sekmīgs. Kļūdās Mārsītos piespēlē spēcīgi, tomēr pakēna muguru. Līdz ar to uzbrukums Barons Kvartāls komandai +9 Baroniem. Jāsaka, ka ļoti ātri zaudēts drošs pārsvars, taču reizēm, kad pamazām tomēr Baroni atgūstas un, kas zina, varbūt atkal uzaudzēs pārsvaru, kāds bija. +11 šobrīd šai komandai. Un līdz 3. ceturtdaļas beigām jāspēlē 3 minūtes un 40 sekundes. Elegants piespēle šodien dala Žans Pēners, galvenokārt tas sekmīgs. Un Latvijas Universitāte turpina uzbrukt no talentiem līnijas. Nekļūdīgi šoreiz 3 punkti Mārča Vītola kontā. Duļķis spēlē pats, izspēlē Efneram, un Efner talentiens arī sekmīgs. Atbildi parādā nepaliek Barons Kvartāls basketbolistu un atjauno +11 uz rezultātu tablo. Atkal piespēlē kļūdās Mārcis Vītols, otro reizi pēc kārtas spēlētājiem neizdodas sekmīgi nostūrumu, bet kas par epizodi Žanim Pēneram aizsardzībā. Duļķis bija gatavs triekt bumbu grozā no augšas un to darīt jau, ja nemaldos, 5. reizi šajā spēlē. Šis te augstais atlēcēs ar vienu roku, tomēr šoreiz Žanis Pēners noteikumu robežās patraucēja spēlētājiem to paveikt. Tiesa, tika izcīnīta atlecošā bumba un tomēr 2 punkti krita Latvijas Universitātes grozā. Tiešām ļoti skaista epizode. Emociju ziņā visefektīvākā šajā spēlē. Iespējams, ja spēle notiktu Barons Kvartāls mājvietā Rīgas Antas vidusskolā, kur būtu atbalstītāji pārsvars, arī kāds no Duļķa iepriekšējais Lamdanka būtu izpelnījies lielākās ovācijas, tomēr tik tālu šī uzskatām noteikti par epizodu numur 1 šajā spēlē. Uzbrukums Latvijas Universitātei. Zebergs atvainojas aizpurs izspēlē Dārģim, tomēr šoreiz metiens nav sekmīgs, līdz ar to
studenti beidzot ir apturēti pēc ievērojams precīzi metienu sērijas. Atgādināšu, ka no -19 Latvijas Universitāte bija pievilkuši līdz -7, tomēr izdevies ir Baroniem atkal pārsvaru dubultot līdz 20, palielināt līdz 20 par skaitlim. Dubultošana gluži tā nav. Un šobrīd uz tablo plus 13, 58, 71 un līdz 3. ceturtais beigām jāspēlē minūte un 48 sekundes. Maiņa seko Latvijas Universitātei. Laukumā dodas numur 5 Arturs Lūsis, numur 23 Klaus Naudiņš un numurs 7 Rikas Zēbergs, kuram jau ir 4 personīgās piezīmes. Viens spēlētājs Harijs Rubens jau spēli pārtraucis dēļ 5 piezīmēm un šoreiz Gulbis kļūdās no sodmetienu līnijas. Līdz šim ļoti ar augstu precizitāti meta Gulbis. Taču otrs piegājiens ir sekmīgs un plus 14 Barons Kvartāls komandai. Minūte 45 un uzbrukums Latvijas Universitātei. Aizpurs kļūdās arī šajā uzbrukumā Latvijas Universitāte. Jau 3 uzbrukumi ir apstājušies dēļ pašu kļūdas, proti piespēles pretiniekam. Skaisti cenšās spēlēt studenti, tomēr visiem gluži nepadodas šīs elegantās piespēles, kā Žonim Pēnē, tikmēr pamatīgi studenti soda Māris Gulbis realizē talentienu un jau visai komfortabls plus 18 uz rezultātu tablo. Atvainojas plus 17 un šis plus 17 tiek samazināts līdz ar Arturu Lūšam 2 punktiem ar sodu. 60-75 un turklāt Lūsim būs sodmeties, taču uzreiz pēc minūtes pārtraukuma, kur pieprasīja Mārtiņš Gulbis, Barons Kvartāls komandas galvenais treneris. Kļūdījās spēles informātors, kļūdījos arī es. Šīs minūtes pārtraukums tika pieprasīts no Latvijas Universitātes treneru korpusa puses. Par šo informatoru kļūdu sašutumu izrādīja Barons Kvartāls komandas treneri. Tomēr viss beidzās ar smaidiem, tā teikt draudzīgi tika problēma atrisināta. Barons galvenais negribēja iztērēt savas minūtes pārtraukuma pieprasīšanas iespējas, jo šāda kļūda varētu beigās daudz ko izšķirt, lai nu kā laukumā Arturs Lūsis realizē sodmetienu, kurš viņam pienācās par pretinieku pārkāpumu. Kāds spēlētājs gūs 2+1 punktu šajā epizodē un samazinājis rezultāts tablo līdz -14 studentiem. Grūti prognozēt, kā šobrīd būtu bijis rezultāts, lai ja 3 uzbrukuma studenti nebūtu tā teikt paši sev aprakuši, kad piespēlē precīzi pretiniekiem. Divreiz kļūdījās Mārcis Vītols, vienreiz Ingars Aizpurs. Lai nu kā pēc šīs epizodes bumba pienāks Latvijas Universitātei, un tomēr laiks ir pietiekami daudz, lai arī šīs -14 varētu tikt sadeldēts. 35 sekundes atlikušas spēlēt šajā ceturdaļā, un uzbrukumā ir Latvijas Universitāte. Lūsis izpilda talentienu, tas nav sekmīgs. Tomēr labāk ir izpildīts metiens nekā kārtējā kļūda uzbrukumā. Un līdz galam var spēlēt Barons Kvartāls komanda. Bergmans piespēlē starp kājām, Nikam Saknītim precīzi Brūniņam, tālāk jau saspēles ar metru, atkal Bergmans izpilda talentienu. Bumba nekrīt grozā. 2 sekundes, viena metiens netiek izpildīts.
Acīm redzot, spēlētāji nebija informēti par to, ka tūlīt beigsies ceturdaļa un 61-75 uz rezultātu tablo un jau pēc īsta brīža tiksimies uz noslēdzošajām pamatlaika 10 minūtēm. Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu. Vīnu? Vīnu olu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 olus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Aldaris – tradicionāls latviešu alus. Esam atgriežušies uz noslēdzošo mača ceturdaļu. 61-75 uz rezultātu tablo. Un šorīt paskatījos statistikā, kad Māris Gulbis ir realizējis 9 no 11 sodmetieniem. Ļoti augsts procents šim spēlētājiem. Augstāks ir Taileram Keinam, kuram ir 7 no 8. Un kopumā Keinam tie ir kopumā Keinam tie jau ir 19 punkti un 12 atlaicošās bumbas, 18 punkti Mārim Gulbim, un turpretī Latvijas Universitātei Žanim Pēneram ir 17 punkti, un tikko kā spēlētājs guva vēl 2, līdz ar to arī 19 punktus sasniedz šis Latvijas Universitātes līderis, un esmu diezgan droši, ka Pēneram šie nebija pēdējie punkti šajā spēlē, līdz ar to tiks sasniegts un pārsniegts arī vidējais rezultāts, kādu spēlētājs gūst vidēji mačā, proti 20 punkti vidēji spēlē ir Žanim Pēneram, Aldars Albēl, Marta labākajam spēlētājam. Un šajā brīdī bija nosteigāts Baraunas komandas spēlētājiem un jauns uzbrukums Latvijas Universitātei. Pēners dodās grozā apakšu un tomēr netiek līdz metienam. Taču sekos 2 sodmetieni un arī Pēners. Sodmetiens izpilda Alaž ar ļoti augstu precizitāti no sodmetienu līnijas. Tātad šodien Pēneram ir 8 no 9 realizētiem sodmetieniem. 88,8% ir iekšā. Un līdz ar šo metienu procents tiek vēl pa maz drusiņu uzlabots un arī otrs metiens ir grozā, krīt grozā precīzi, negribīgi, bet tomēr, un rezultāts uz tablo vairs tikai 10 punktu robežās. Jāspēlē 9 minūtes un 10 sekundes pamatlaikā, un es domāju, ka viss vēl izšķirsties noslēdzošajā spēles minūtēs. Saules Mēdra tomēr atbild 2 precīziem sodmetieniem. Neizdodas arī šajā epizodē Žanim Pēneram gūt 2 punktus ar sodu. Numur 34. Arturs Brūniņš. Atvainojos, Devītis Duļķis nopelna personīgo piezīmi. Tomēr tas ir Arturs Brūniņš arī. Spēles informātās nedos jāapjuts. Un, ja nemaldos, Brūniņam šī ir 3. personīgā piezīme. Tikmēr Žanis Pēners realizē pirmo sodmetienu. Un pārliecinoši krīt grozā arī otrs. Līdz ar to atkal 10 punktu starpības starp abām komandām. 67-77. Kļūdās Baraunas uzbrukumā. Ingars Aizpurs veiksmīgi nospēlē aizsardzībā. Tagad arī ar bumbu. Mārtiņš Gulbis saķer galvu. Ko ar citu darīt, ja spēlētā nevar tikt pāri centram. Tas pats arī
sindroms bija Latvijas universitātē iepriekšējā ceturtdaļā. Tomēr Rikards Zēbergs izprojicē pretnieku uz noteikumu pārkāpumu. Imants Bergmans nopelna pirmo personīgo piezīmi šajā spēlē un redzēsim, vai Zēbergam izdosies samazināt rezultātu starpību līdz iespējamiem 8 punktiem. Pirmais metiens pārliecinoši tiek realizēts. Un ar augstu trajektoriju arī otrs metiens Zēberga izpildījumā ir sekmīgs. -8 studentiem, 8 minūtes un 35 sekundes, ko spēlēt. Redzēsim, kā attīstīsies notikumi tālāk. Ļoti veiksmīgi centās atkal nospēlēt Zēbergs aizsardzībā. Kā tev reiz kritienā centās patraucēt pretspēlētāju, tas neizdevās, tikmēr Duļķis realizē 3 punktu metienu Baroniem, plus 11 rezultātu tablo un tomēr izdodas nomināli laukuma viesiem atkal atjaunot 2 punktu ciparu uz tablo. Tikmēr ilgi Žans Pēnes neļauj Baroniem par to priecāties, atkal gūstot 3 punktu studentiem un -8. Kāpēc nominālie viesi tomēr arī abas komandas ir no Rīgas, lai arī spēles un treniņus aizved šīs atsevišķās zālēs, tomēr ir pretinieks un skaisti aizsardzībā nospēlē Latvijas universitāte. Es gan nepateikšu, kurš precīzi ir tas, kuru nopelnos Tailers Keins izlaid bumbu no rokām, lai nu kā ātrs uzbrukums studentiem un Žanis Pēners gūst 2 punktus ar sodu, samazinot rezultātu tablo līdz 6 punktiem. Turklāt ir iespēja izpildīt arī vienu sodu metienu un, kas zina, varbūt būs vairs tikai -5 studentiem šajā aizraujošajā un emocijām bagātajā spēlē. Tā arī notiek. Žanis Pēners piepuso vēl 1 punktu savam kontam. Kopā Pēners jau ir atzīmējies šajā spēlē ar 29 punktiem. Ļoti ātri Pēners gūst 10 punktus. Atcerēsimies, pirms neilga mirkļa, liekas, es teicu, ka bija Pēneram 19, no jau 29. Fantastiski spēle aizved Latvijas universitātes komandas līderis un otrā laukuma pusē Dāvis Zonne nerealizē savu metienu jaunsarakuma studentiem un arī šoreiz Pēners izsekmīgs. -3 Latvijas universitātei un likumsakarīgs minūtes pārtraukums seko no Mārtiņa Gulbja. Jūsu uzmanībai Latvijas universitātes karsējmētiņa priekšnesums. Noslēdzies minūtes pārtraukums, kur pieprasīja Mārtiņš Gulbis, Barons kvartāls galvenais treneris, un pavisam noteikti tas bija pamatoti. Ļoti ātri un veiksmīgi studenti no -12 ir tikuši līdz -3, un ka līdz spēles pamatlaika beigām 7 minūtes un 22 sekundes viss vēl var notikt, un šobrīd jau pavisam reāli, jo vairs tikai metiena attālumā studenti ir no rezultātu izlīdzināšanas. Grūti iet Baronam, kad Latvijas universitātei krīt visu, ko viņi izpilda. Tomēr arī Baroni var pierādīt, ka nekāds lūzums spēlē nav noticis un gūs 2 punktus no groza apakša. Devītas Duļķis ir precīzais metiena autos. Otrā laukuma galā Pēnam neizdodās gūt 2 punktus, tomēr veiksim pa bumbu pacīnās Klaus Strāzniņš un jauns uzbrukums studentiem. Atkal Pēners laužās grozu un seko piespēle pārniekam, tomēr pirms tam noteikuma pārkāpums Tēleram Keinam. Un spēlētā šī ir 4. personīgā piezīme, līdz ar to netiek izslēgts, kā arī otros ierakumos, proti Barons kvartāls komandas rindās. Kāds no spēlētājiem
spēle beigs priekšlaicīgi. Latvijas universitātē tāds jau ir Harijs Rubens. Aizvadītās ceturtdaļas aptuveni 6. minūtē Rubens bija spiests doties uz mājiņu soliņu, tikmēr Žanis Pēners turpina ar augstu precizitāti mest sodmetiens un jau ir atkal samazinājis rezultātu starpību līdz -3 savai komandai un reizēs vai studenti tiks arī piespējas rezultātu izlīdzināt. Keins traucas uzbrukumā un noteikuma pārkāpums tiek fiksēts Latvijas universitātes spēlētājiem Ingaram Aizparam, nedaudz sašūts spēlētājs. Uzskata, ka stāvēja taisnā izlietā rokām. Tomēr uzskata, ka tiesisms šajā epizodā bija taisnība un Keins 2 sodmetiens ir nopelnījis pamatot. Pirmais metiens Keinam ir sekmīgs. Un arī otru metienu Kailis Keins realizē. Zēbergs trauc uzbrukumā izspēlē Strāzdiņam. Brīvzem grozē Artūrs Lūsis, partners viņu neredz, seko piespēl tikai tagad. Lūsis bez pagrieziena pats izpild metienu, tomēr no aizmugures tiek bloķēts Māris Gulbis. Patraucē Lūsim izpildīt metienu un jau ātrs uzbrukums ir Baroniem. Kļūdās arī Barons. Žanis Pēners piespēlē Strāzdiņam un Strāzdiņš droši gūst 2 punktus un turpina saglabāt intrigu šajā spēlē. 3 punkti. Baronam neizdodas tik tālāk par 5 punktiem un turpretī arī Latvijas universitātei neizdodas tikt pie vēl viena metiena, kas varbūt ļautu izlīdzināt rezultātu. Līdz uzbrukuma studenti nav tikuši pie šāda rezultāta, jo Barons Aloši atbild ar precīziem metieniem. Un lūk, pirmais uzbrukums arī studentiem. Un Žanis Pēners droši novaļoja uzbrukumu līdz beigām. Tas ir gan metiens 2 punktu vērtē, kā apdzīvojās Rīgas Olimpiskās sporta centra tribīnes. Ja viena tribīnes puses parasti ir aktīvie fani, tad šajā brīdī par aktīvajiem faniem kļuva visas tribīnes, visi cilvēki aplaudējuši šai skaistai epizodei, kad Žanis Pēners panāca vairs tikai -1 Latvijas universitātei, kad uz tablo ir pie laikrāža 5 minūtes un 8 sekundes līdz pamatlaika beigām. Galaut iespēle Baronam, Gulbis izspēlē Epneram, seko Tālentiens, šoreiz ir klusais metiens. Angļu valodā tās termins airball. Tieši to tikko izpildīja Epners un sagādāja Latvijas universitātē jaunu uzbrukumu iespēju un iespēju arī pēc ilgāka laika izvirzīties vadībā. Neizdodas Zēbergam gūt punktus. Pēners izpilda Tālentienu, nav sekmīgs. Un arī šoreiz neizdodas studentiem pacīnīties par atlecošo bumbu. Pēners aptur Māri Gulbi ātrajā uzbrukumā. Pēneru šī trešā personīgā piezīme, Barons prasa teknisko piezīmi. Un maiņa abās komandās. Latvijas universitātē laukumā atgriež Armands Lošiņš, tiek nomainīts Žans Pēners savukārt. Barons kvartāls rindās atgriež numur 35, Devidas Duļķis, un nomainīts tiek Andris Epners, kurš pirms brīža izpildīja šo te neveiksmīgo metienu. Tiesa, studenti to nespēja izmantot un vadībā vēl nav izvirzījušies. -1 uz rezultātu tablo un uzbrukums Baroniem. Neizdodas sekmīgs metiens no stūra un rezultātā seko piezīme uzbrukumā. Māris Gulbis nopelna piezīmi. Izrāda neapmierinātību uz savu kolēģi Devidu Duļķi, vai neprotestē par piezīmi. Ļoti korekti uzvedās spēlētāji, lai arī emocijas sit augstu vilni un šajā brīdī katrs pārkāpums tiek vērtēts arvien sīkāk un sīkāk. Māris Gulbis rāda profesionalitāti un saglabā vēsu galvu, uzskatītams, ka tiesneši pieņēma pareizu lēmumu. Tikmēr Artūrs Lūsis ar vienu precīzu sodu metienu izlīdzināja rezultātu tablo un ar otru metienu pēc ilgāka pārtraukuma atkal vadībā izvirz Latvijas universitāti. Ja nemaldos, pēdējo reizi studentu vadībā bija spēles pirmajā ceturtdaļā pašā mača ievadā. Tad,
studenti varonīgi atspēlējušies no -19, kas bija 3. ceturdaļā, un arī šo ceturdaļu ir aizdījuši kā pa viņiem, taču rezultātā redzam +1 uz rezultātu tablo ir Laukums Saimniekiem. Un otrais spēlētājs, kurš šodien spēli beidz ar 5 piezīmēm, ir Rikards Zēbergs. Ļoti ilgu laiku Zēbergs maču aizdīja ar 4 piezīmēm. Ar savu agresīvā darbību aizsardzībā nedaudz pārsteidzoši, ka tik ilgi šo spēju noturēties spēlē, jo parasti ātri sakrāja šo te piezīmu normu, arī personīgo. Tikmēr Devīdas Duļķis realizē pustālo metienu un atkal vadībā izvirs Barons Kvartāls komanda. Tieši šoreiz +1, nevis ar 2 ciparu skaitli. Aizpurs otrā laukuma galā izšķirās par talantiem, nav sekmīgs. Un izdodās Ilmāram Bergmanim veiksmīgi nospēlēt epizodē stūrī, apzināti raidīt bumbu pret Klaus Strasdiņu un iegūt auta tiesības savai komandai. Mētra piespēlē Duļķim. Seko pustālais meties, šoreiz nav sekmīgs un bumbu augstā lēcienā izcīna Artūrs Lūstis. Bija pārāks par savu pretinieku Māru Gulbu, kurš gan arī atradās pusolīt aiz muguras. Un šoreiz Žanim Pēneram neizdodās gūt 2 punktus ar sodu, taču sekos 2 sodmetienu. Un, kā zinām, Pēners šos te sodmetienus izpilda ļoti augstu precizitāti. Un tikmēr redzam, ka Devīdas Duļķis ir nopelnījis jau 4. personīgo piezīmi. Tātad Barons Kvartāls komandē laukumā 2 līderi, Tēlers Keins un Devīdas Duļķis ar 4 personīgajām piezīmēm. Un, kad līdz spēles pamatlaika beigām ir 3 minūtes un 27 sekundes, ir ļoti liela iespēja, ka kāds no šiem spēlētājiem jau pavisam drīz maču beigs priekšlaicīgi. Lai nu kā atkal vadībā ir Latvijas Universitāte, jo Pēnes realizēja abus sodmetienus un uzbrukums ir Baroniem. Duļķis iespēlē Keinam, kļūdās piespēlē, Keins īsti negaidīja šādās piespēle no tik tuvas distances. Un rezultātā bumba atstāja laukumu un jauns uzbrukums būs Latvijas Universitātē. Un iespēja pēc ilga pārtraukuma palielināt savu pārsvaru vairāk kā 1 punktu robežās. Mētra agresīvi spēlē aizsardzībā, nopelna personīgo piezīmi. Šī spēlētājiem ir 3. piezīme. Un ļoti aktīvi apspriežās Barons Kvartāls, treneru korpus, Ainārs Virsdiņš, Igors Miglinieks, protams, arī Mārtiņš Gulbis meklē risinājumus. Kā lai apturē ieskrējušos studentus, tikmēr Ingars aizpus realizē abus sodmetienus +3 Latvijas Universitātei. Un līdz spēles pamatlaika beigām tieši 3 minūtes, no jau 2 minūtes 55 sekundes uzbrukums Baroniem. Gulbis centās piespēlēt Keinam, taču seko noteikumu pārkāpums kādu no Latvijas Universitātes, un tas ir Artūrs Lūsis, kuram šī ir 2. personīgā piezīme. Abas komandas seņokā sasnieguši piezīmi normu, un līdz ar to Tēlers Keins izpildījis 2 sodmetienus. Pirmais metiens negribīgi, bet krīt grozā. Un arī otrs metiens Keinam ir sekmīgs, līdz ar to rezultāts ir izlīdzināts, samazināts līdz minimumam. 89-88 vadībā laukuma saimnieka Latvijas Universitātes basketbolisti. Būtu interesanti, ja abas komandas sasniegs 100 punktu robežu. Maz ticams, ka tā būs. Tomēr redzam izteikts uzbrukuma basketbols šeit Rīgas Olimpiskajā sporta centrā. Ingaram Aizparam neizdodās gūt 2 punktus. Tomēr bumbu studenti saglabā. Arī otrs piegājiens nav sekmīgs. Lūsis veiksmīgi pacīnās pa bumbu, bet uzbrukuma iespēja ir Barons komandai. Labot kļūmu uz rezultātu tablo, tomēr studentiem ir +2, nevis +1, kā to pirmīt minēju. Šīs talantiens
Mārim Gulbim nav precīzi. Zināms, ka Gulbis arī lielisks talanties speciālists. Nevelti viņš arī izcīnīja uzvaru. Aldars Latvijas basketbolīgas zvaigžņu spēlē Valmērā tieši 3 punktu metienu konkursā. Šoreiz gan ļoti svarīgā brīdī Gulbis nespēja vilkt savu komandu un nerealizē šo te metienu. Tikmēr otrā laukuma pusē arī Latvijas universitātei kļūdās komandas līderis Žants Peiners un ir Barons komandai. +2 rezultātu tablo un jāspēlē minūte 35. Gulbis saskatās grozies, pēc izpildīs talantiem, tomēr pats laužās grozā apakšu un Gulbi bloķē. Ārtūrs Lūsis tīri, arī otrs bloks seko, šoreiz Žants Peiners, 2 bloki bez noteikuma pārkāpumiem un rezultātā bumba pienākas Latvijas universitātei. Kas par emocijām šeit Rīgas Olimpiskajā sporta centrā. Sen tāda atmosfēra nav jūsta Aldars Latvijas basketbolīgas spēlēs. Ļoti kolosāla atmosfēra šeit, tiešām nākošais aicina apmeklēt kādu no spēlēm klātienē, lai nebūtu jāsēž pie televizora vai datora ekrāniem. Bet tikmēr minūtes pārtraukumu pieprasa kādu no komandām un līdz spēles pārlaika beigām minūte un 17 sekundes. Noslēdzies minūtes pārtraukums un kas par statistiku Žanim Pēneram. 37 punkti šajā spēlē. 6 atlicošās bumbas un Barons kvartāls komandas rindās 22 punkti Tēleram Keinam, 20 Mārim Gulbim un Davidam Tuļķim ir 19 punkti. Minūte 17, ko spēlēt uzbrukums Latvijas universitātei. Ošiņš izspēlē aizparam, aizpars neizpildu metienu. Turpina saspēlēties, rezultātā Lūsis met pa grozu, nav sekmīgs un neizdodās arī studentiem izcīnīt šo bumbu un minūte līdz pamatlaika beigām uzbrukums Baroniem. Teju kļūdās Mārs Gulbis, tomēr bumbu saglabā Diks. Diks pats izpildu sarežģītu metienu, nav sekmīgs, neizprojas arī pretinieks noteikumu pārkāpumu. 40 sekundes līdz pamatlaika beigām uzbrukums Latvijas universitātei. Šim uzbrukumam vajadzētu būt sekmīgam, lai studenti pietuvinātos uzvarē šajā spēlē. Kaut vai 2 punktu vērtē, bet tomēr tā vairs nebūs viena metiena starpība. Tomēr, kas par lēmumu tiesneša izpildījumā tiek fiksēts sods uzbrukumā. Artūram Lūsim tiek fiksēts šis pārkāpums. Iespējams, tas bija pret Tēleru Keinu. Īpaši neprotestē Latvijas universitāte, jo ir saņemt jau vairāk aizrādījumu no tiesneša puses par runāšanu. Līdz ar to tiek aizdīts pēdējās sekundes. 17 sekundes Keins centās triekt bumbu grozā no augšas. Viņam patraucēja kāds no spēlētājiem. Artūrs Lūsis arī bija šis noteikuma pārkāpējs. Ļoti īsā laikā Lūsis sakrājas piezīmes. Pirms nepilns pusotras minūtes viņam bija 2, no jau ir 4. Un pirmo metienu Keins realizē. 17 sekundes uz tablo. Otrs metiens nav sekmīgs, bumba izcīna. Gulbis saglabā uzbrukumu iespēju savai komandai un Duļģis ar bumbu atvainojās Diks piespēlē metram, atpakaļ pie bumbas, Gulbis. 5 sekundes, Gulbis izpild pustālo metienu, nav sekmīgs, bumba izcīna Latvijas universitāte. Spēle nav noslēgusies, vēl 0,7
600 ir uz tablo un noteikumi tiek pārkārt pret Latvijas Universitāti numur 35. Deividas Duļķis spēle beidz ar 5 personīgajām piezīmēm, taču principā līdz ar mača beigām DJs arēnā atspēlē mūziku Perfekta diena. Jau pēc 6 simtaļām noteikti šī būs perfekta diena Latvijas Universitātes basketbolistiem, jo būs izcīnīta ļoti svarīga uzvara cīņā par vietu play-offā. Jāsaka, pavisam droši, kad studentiem visdrīzāk būs arī uzvara. Pēnes realizē pirmo metienu, otro metienu vajadzētu mest garām, jo netic, kad būs precīzs metiens vēl būtu iespēja izpildīt metienu Baroniem. Tomēr šobrīd tāda iespēja būs, jo tiek pieprasīts minūtes pārtraukums. Es uzskatu, ka Žanim Pēneram vajadzēja tomēr otro mest garām. Punkti tomēr tika gūti, plus 3 Latvijas Universitātei un gaidīsim pēdējos notikumus laukumā. Pozitīvs noskaņojums valdes Latvijas Universitātes soliņu, tomēr pēdējā epizode vēl ir jānospēlē, jo es uzskatu, precīzi auta izspēles gadījumā Baroniem vēl ir iespēja izpildīt tālmetienu un panākt izlīdzinājumu. Ļoti ilgi savai komandai zīmē, ko spēlēt Mārtiņš Gulbis. Redzēsim, kas no tā visa būs sanācis. 0,6 simtaļas uz lauku, uz tablo un auts Barons kvartāls komandai. Keins izpilda ārkārtīgi sarežģītu metienu, daudz netrūka, lai būtu precīzi, tomēr tā nav un uzvar ar rezultātu 91-88 izcīna Latvijas Universitātes basketbolistu. Fantastiska spēle Žanim Pēneram, 39 punktus guvis šis spēlētājs, atkārto savu šīs sezonas rekordu pretinieku ierakumos 23 punktu Tayloram Keinam. Un ko dod šī te studentu uzvara, jeb arī Barons neveiksme. Studenti ļoti spēruši ļoti platu soli pretī izslēgšanas spēlēm. Protams, vairāk skaidrība būs pēc trešdienas spēles, kad komanda tiksies ar Turības komandu, taču ļoti iespējams, kad noslēdzošajā spēlē, kad tiksies ar Jelgavas vienību. Savstarpējo spēļu rezultātam nebūs nozīme, iespējami 2 scenāriji. Vai nu studentiem pietiks tikai ar uzvaru, vai arī līstai spēlē visu tiks nokārtos un komanda jau būs tikusi izslēgšanas spēlēs. Turpretī Baroni līdz ar šo zaudējumu ir praktiski zuduši reāls iespējas uz zaudējumu, uz iekļūšanu labāko trīniekā, jo pretī viņiem vēl vienā spēlē stāsies FF Rīga komanda un tikai atlikušo spēļu uzvaras gadījumā Baroniem vēl ir iespēja atkal atgūt 3. pozīciju, bet, ja tā nenotiek, komanda piedzīvo zaudējumu pret FF Rīgu. 3. vietu iegūs Valmieras komanda un visdrīzāk, ka izslēgšanas spēlēs tiksies ar Latvijas Universitāti, gluži kā tas bija pērn. Taču vēl priekšā, kā jau minēja, Latvijas Universitātei 2 spēles, citām komandām arī vēl 2-3 spēles. Tā kā viss izšķirsies šīs nedēļas izskaņā, kad tiks aizdīts pēdējais mačs. Es no jums atrados, jums kopā bija Kārlis Dārznieks, filmēja visu Egils Balots un tiksimies jau kādā no nākošajām tiešraidēm. Visu labu! Škoda Rapid. Godam nopelnīta reputācija. Jauns veidols. Škoda Rapid. www.škoda.lv. Ekskluzīva procentu likme no DNB. Škoda. Simply clever. Zinātnieki atklājuši jaunu alu. Oi, jaunu alu. Viens apklāja, cits atklāja. Droši, dod man arī vīnu.
Vīnu? Vīnu olu. Nav man mīļais vīna. Ai, dod 2 olus. Mūsu virtuve. Te mēs vienmēr atrodam kopīgu valodu un īstu alu. Aldaris.